Profesionālās izglītības sistēma Vācijā ir pārbaudīta gadiem, un šobrīd tā ir piemērs visai Eiropas Savienībai. Šī sistēma nodrošina gan darba devēja, gan skolēnu intereses. Tātad reāli darba meklētāju apmācību. Duāla apmācība Vācijā tā ir iespēja agri kļūt patstāvīgam un adaptēties pieaugušo pasaulē. Jau mācību laikā skolēni saņem samaksu par savu darbu, stipendiju veidā. Bet pēc mācību beigām audzēkņi ir labi sagatavoti darbam. Duālās apmācības modeli ir gatavs pārņemt arī Ventspils tehnikums. Duālā apmācība asociējas ar to, ka mūsu audzēkņi mācās strādājot. Tātad praktiskās mācības mēs realizējam konkrētā uzņēmumā, un konkrēts jaunietnis jau ir piestiprināts jau uzņēmumā kā stipendijāts un apgūst šīs prasmes, kvalitātes principus atbilstoši šī uzņēmuma principiem. 4. jūlijā Ventspilī sapulcēsies vietējo lielo uzņēmumu vadītāji un tādu uzņēmumu, kur daļās iesaistīts Vācijas finanses. Sadarbībā ar Vācijas vēstniecību Latviešu Vācu asociāciju, izglītības ministriju tiek veidota bāze 3 uzņēmumos, kur jaunieši varēs gan mācīties, gan strādāt vienlaicīgi. Ventspils tehnikuma vadība jau tikusies ar uzņēmumu Heimdals Konto Latviju pārstāvjiem, lai uzzinātu moduļmāju ražošanas specifiku. Šādas mājas Ventspilī ražo Norvēģijas tirgumu. Mēs šo uzņēmumu redzam kā nopietnu sadarbības partneri ar mērķi uzsākt ieviest Latvijā un tieši Ventspils tehnikumā duālās apmācības principus. Es domāju, ka šī sadarbība ir pareizs ceļš, kas palīdzētu vai kas dotu iespēju ārodskolei gatavot labākus un kvalificētākus un pieredzējušākus speciālistus. Mēs jau redzējām dažus veiksmīgus Ventspils ārodskolas sadarbības piemērus ar citiem uzņēmumiem. Mēs pilnībā atbalstam tādu veidu sadarbību un esam gatavi arī piedalīties jaunu mācību programmu attīstības procesā. Piemēram, mēs esam gatavi sniegt informāciju par nepieciešamu aprīkojumu, lai topošie studenti absolvētu skolu, lai viņi varētu strādāt ar mūsdienīgām iekārtām. Uzņēmums Heimdals Konto Latvija jau izteicis vēlēšanos piedāvāt tehnikuma audzēkņiem prakses vietas. Tas ir sadarbības pirmais solis. Likumdošanas bāze joprojām vēl tiek tikai izstrādāta. Visi skatieni šobrīd tiek vērsti izglītības un zinātnes ministrijas virzienā. Stipendiju jautājums tiek izlemts tur. Un uzņēmējs šis jautājums neskars. Mēs esam gandarīti par interesi no uzņēmuma puses būt mums nopietnam sadarbības partnerim. Redzam viņu kā programmu īstenotāju ne tikai tām programmām, kas ir pašlaik skolā, tas ir elektriķi, mašīnbūves tehniķi, bet arī attīstot perspektīvās ražotnes un perspektīvās programmas, tas ir ēka inženieru tīklu tehniķu programmai un būvkonstrukciju galvnieku programmai. Apskatot ražotni, mēs redzam, ka šis uzņēmums ir tas uzņēmums, kas arī palīdzēs mūsu tehnikumu attīstīties un veidot šīs iestrādnes. Moduļmāju ražotnē ir iesaistīti metāla konstrukciju speciālisti, galvnieki, elektriķi, krāsotāji, flīžu licēji, tātad šīs profesijas Ventspilī ir pieprasītas. Šobrīd uzņēmumā Heimdals Konto Latvija strādā 47 cilvēki un darbinieku skaitu plānots palielināt. Arī Ventspils tehnikums drīzumā plāno piedāvāt izglītību celtniecības speciālistiem. Programmu plānots papildināt ar 2 jauniem virzieniem – inženiertehnisko tīklu tehniķis un būvkonstrukciju galvnieks. Kā stāsta Ineta Burceva, pēdējā aizvadītā izstāde Skola 2013 parādīja nepievilcīgu faktu. Kurzemes kartē neviena arodskola nepiedāvā celtnieku profesiju, bet Ventspilī jau šobrīd šī profesija ir ļoti pieprasīta. Gonda Porniece, Irina Kurgānoviņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija.